Ārs diagnostikas klinikā ir uzstādīta Latvijā modernākā, pilnībā digitālā magnētiskās rezonanses iekārta ar 3 teslu lauka stiprumu. Proti šī iekārta nodrošina ātrāku un kvalitatīvāku izmeklējumu. Iegūto digitālo attēlu izšķirtspēja ir ievērojami augstāka. Līdz ar to speciālists var noteikt precīzāku diagnozi. Tāpat arī iekārta ir veidota tā, lai pacientam būtu pēc iespējas patīkamāka vide izmeklējuma laikā. Pateicoties arī šīm digitālām tehnoloģijām, ir samazināts trokšņa līmenis gandrīz par 80%. Tātad šajā modernajā iekārtā būs par 5 reizēm klusāka vide, un tas arī rada lielāku komfortu pacientam. Viņi guļ daudz mierīgāk un līdzdarbojas šo labo attēlu iegūšanā, jo magnētiskā rezonanse ir ļoti jūtīga pret kustīgām struktūrām. Un mēs iegūstam daudz labākus, skaidrākus attēlus, ja šīs kustības tiek pēc iespējas mazāk veiktas izmeklējuma laikā. Iekārta aprīkot arī ar papildus relaksējošām gaismas un skaņas programmām, ko pacients pats pēc savu noskaņojumu var izvēlēties. Telpā mainās apgaismojumu, krāsas, un pacients var pats izvēlēties mūzikas žanru, kādā viņš vēlas pavadīt tuvāko pusstundu. Un papildus šai konkrētai iekārtai ir liela priekšrocība, tas ir liels magnētiskās rezonanses iekārtas atvērums tajā vietā, kur pacientu mēs ievietojam uz izmeklējuma galda, tātad mazinot šīs klaustrofobiskās, jeb slēgtās telpas baiļu sajūtu. Un tāpat arī tas ir kā liela priekšrocība lielu korpulentu pacientu izmeklēšanai, jo pacients dēļ lielāka entrija var ieņemt tās pozīcijas, kas viņam citviet nebūtu iespējamas tik ilgstošā izmeklējuma laikā, jo nav tās telpas, kur viņam novietoties ērti. Ja, jo kādreiz ir pleca sāpes, ir tik izteikts, viņš nevar ilgstoši nogulēt ar pacelt roku uz augšu, piemēram. Amerikas medicīnas informātikas pētījuma kompānija Class Research 2 gadus pēc kārtas tieši šo iekārtu ir atzinusi par labāko magnētiskās rezonanses iekārtu pasaulē. Ar to ir iespējams veikt galvas smadzeņu, galvas un kakla mīksto audu izmeklējumus, mugurkaulu un muguras smadzeņu izmeklējumus, muskuletāros izmeklējumus, asinsvadu izmeklējumus, kā arī krūts dziedzeru izmeklējumus. Šajā klīnikā ir specializēts krūts slimību diagnostikas centrs, un mums ir nodrošināta arī izvērtēšana krūšu dziedzeriem magnētiskā rezonansē, kas ir viens no izmeklējuma elementiem problēmu situāciju gadījumā sievietēm, kurām mamogrāfija, rentgena izmeklējums un ultrasonogrāfija nesniedz pilnvērtīgu atbildi uz uzdoto jautājumu, uz esošo problēmu, un tas ir jāprecizē. Vēl ar šo iekārtu var veikt vēdera dobuma un iegurņu orgānu izmeklējumus, tajā skaitā resno un tievo zārnu izmeklējumus. Viens no tādiem orgāniem, ko ļoti grūti kustībā ir detalizēti izvērtēt, tās ir zarnas. Gan tievās zarnas, gan resnās zarnas. Tā ir gan magnētiskās rezonanses enterogrāfija, kas ir domāta tievo zarnu izvērtēšanai, un ļoti svarīgi, piemēram, Krona slimības pacientiem. Tāpat resno zarnu izmeklējums detalizēts gan dažādu iekaisumu, gan arī potenciāli audzēju novērtēšanai, kas ir magnētiskās rezonanses kolonoskopijas. Tāds virtuāls zarnu izmeklējums, kurā ir redzams gan zarnu kustības, gan arī viņa pilns anatomisks atainojums visā apjomā. Ārs diagnostikas klīnikā pieejamā 3 teslu magnētiskās rezonanses iekārta ir piemērota, lai veiktu arī pilna ķermeņa izmeklēšanu, gan kā skrīninga metodi, gan metastāžu diagnostikā. Tas ir būtisks īpaši onkoloģiskiem pacientiem, lai mēs varētu novērot procesa izplatību. Tā ir iespēja noskaidrot reizēm ne tikai onkoloģiskā stāvokļa, jau esošo attīstību, bet reizēm varbūt atklāt kaut ko jaunu. Cilvēkam, kas nesūdzās, bet viņam ir nepieciešama šī izmeklēšana, lai atklātu nejauši. Salīdzinoši lielā laukumā, jebkurā lokalizācijā, mīkstos audos vai vēdera dobumā, izmaiņas. Magnētiskās rezonanses izmeklējums var veikt arī bērniem. Mūsu iestādē mēs visbiežāk viņus veicam no 8 gadu vecuma, taču var arī veikt jaunākiem bērniem, arī ar vecāku līdzdalību izmeklējumu telpā. Pamatnosacījums ir novērtēt
vai pacients, šī gadījumā bērniņš, nogulēs mierīgi visu izmeklējumu laiku, lai mēs iegūtu labas kvalitātes attēlus. Un to parasti izvērtē tas ārsts, kurš nosūta uz izmeklējumu, sadarbībā ar vecākiem, un, ja gadījumā ir nepieciešamība, tad ir jāizvērtē anesteziologa palīdzību izmeklējuma laikā, lai pacienti iemidzinātu uz izmeklējumu brīdi un panāktu absolūtu mieru stāvokli izmeklējuma laikā. Jāpiebilst, ka ierobežotas iespējas veikt izmeklējumus ir cilvēkiem, kuriem ir kardiostimulatori vai dažādi metāla svešķermeņi. Bet jebkurā gadījumā, pirms doties uz šo izmeklējumu, vispirms vajadzētu konsultēties ar ģimenes ārstu vai kādu citu speciālistu.